Protams, vakardienas tēvu laipas, par to šaubu nav, ka visiem bija asaras acīs. Un, man liekas, puse Latvija vakar vēl nolēma iet dejot, un nākamajos deju svētkos būs nevis 600, bet 700 kolektīvu. Bet ārpus tā varbūt kaut kādi mirkļi. Ir tā, ka noķerts aiz matu galeģi mirklis, un jā, tie būs mani 15. deju svētki. Patiesībā, tad, kad mēs ar otru Jānu sākām strādāt pie šī projekta 4 gadus atpakaļ, mēs vienkārši tajā brīdī jau arī valstī bija diezgan tāda drūma tā situācija. Un mēs sēžot, prātojot, ko tad mēs varētu dot Latvijai, tautai. Un tad tā palēnām pārunu veidā nāca priekšplānā tās asās lietas, kas mūsos ir. Gan latviskums, gan tas, ka mēs esam tomēr ļoti maz. Un tad mēs paskatījāmies, ka uz kartes mēs esam tikai viena tāda kniepadatiņa uz tiem miljārdiem, kas mums ir apkārt. Un neskatoties uz to, ka mēs runājam vienā valodā, mums ir sava valoda latviešu, mums ir tautas tērps, mums ir tautas dziesmas, mums ir tautas dejas. Un tad mums palēnām radās tas priekšstats, ka, kā tad tas viss ir? Tas ir tas, ko mums ir atstājuši senči. Tie ir mūsu skolotāji, tas ir mūsu mantojums. Un tā palēnām arī radās šis tēva laipas. Jāni, mēs pirms intervijas jūs teicat, vai par basketbolu runāsim, bet ja tādās paralēlēs, tad olimpiādē droši vien mēs amerikāņus sasist nevarēsim. Bet šeit, man liekas, jebkuram klātos plāna, ja nāktu. Ja kāds gribētu latviešus izaicināt. Ja šitie visi tagad tribīnēs, kā līdzutēji būtu, man tā liekas, tad tur būtu traki tiem, kas tur pretī Latvijas izlasē stātos. Jebkurā gadījumā mēs esam atvērti un gaidām vieskolektīvus. Starp citu, dejotāju vidū, kā ar vieskolektīviem bija? Jā, Daugavas stadionā gan nē, bet viņiem bija iespēja uzstāties Latvijas parkos.